Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa no 6. līdz 8. pantam. Mēs lasīsim kopā Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa no 6. līdz 8. pantam. Un tā mēs lasām: nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par šo gaismu, lai visi caur viņu nāktu pie ticības. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Āmen. Kungs Kristu, paldies par tavu mūžīgo vārdu. Paldies, ka tu mums atklāji, kā nāca evaņģēlijs, kā viņi tālāk ļaudis ir nesuši. Un lūdzam, ka tavam evaņģēlijam ir vieta mūsu sirdīs, ka mēs ar to dzīvojam. Māc mums savu vārdu. Āmen. Iepriekšējā reizē mēs jau domājam par šiem pantiem, par to, ka Jānis bija īpašs cilvēks Dievam. Noskaidrojām pazīmes, kuras liecināja par to, ka Jāni bija sūtījis Dievs. Metodi, kā mēs pētījām Jāņa Kristītāja dzīvi, viņa sūtību, jāizmanto arī šodien, analizējot to cilvēku dzīves, kuri apgalvo, ka Dievs viņus ir sūtījis. Un ne tikai par Jāni mums jādomā, vai tiešām Dievs viņu ir sūtījis. Mēs pārliecinājāmies, ka tā tas bija. Dievs viņu ir sūtījis. Domājam arī par citiem cilvēkiem, kas uzdodas par praviešiem un Dieva sūtītiem. Jāskatās, jādomā, jāvērtē viņu dzīves, bet arī mums pašam katram ir jāuzdod sev jautājums. Ko es varu mācīties no Jāņa Kristītāja? Sev jāspēj uzdot tādu jautājumu, lai mēs saprotam, kur mēs esam šajā dzīvē. Iepratīm Dievam, iepratīm draudzei, iepratīm mūžībai. Ko es varu mācīties no Jāņa Kristītāja? Ko es varu mācīties no Bībeles? Ko es varu mācīties no evaņģēlija? Un tie nav tikai kādi vēsturiski fakti, tās nav tikai kādas doktrīnas. Bībele dota, vēlreiz teikšu, lai nāktu dzīvība. Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa, 31. pants. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Lai mēs dzīvotu pēc evaņģēlija, lai mēs dzīvotu ar evaņģēliju. Kā es dzīvoju? Kā mēs dzīvoju? Kādam mērķim? Šodienas kristietības vājums nav tajā, ka mēs kaut ko nezinātu. Šodienas kristieši zina ļoti daudz. Daudzas doktrīnas, vēsturiski, kā viņas veidojušās, kāda ir kristietības attīstība, tendences, visu kaut ko mēs zinām. Mēs zinām evaņģēliju, mēs zinām vēstules, mēs zinām atklāsmes grāmatu, tiek pētīts, taisītis semināri, kursi un viss kaut kas. Problēma ir kur? Ka to zinot, mēs nedzīvojam. Nedzīvojam ar evaņģēliju, un tā ir traģēdija. Zinām, ko Dievs prasa, bet rīkojamies pēc savu prātu. Mēs zinām, kā ir rakstīts, kā ir jābūt, ko Dievs no mums sagaida. Bet man bija tāda situācija, bet man bija tādi un tādi cilvēki. Tā ir tā problēma. Un ja mēs nedzīvojam pēc tā, ko Dievs saka, tad tā kristietība ir vāja, neefektīva. Kristietība, kas nespēj ietekmēt un iespaidot citus. Kristietība, par kuru Kristus ir sacījis, nederīga kristietība, nederīga sāls. Un tieši sadzīviskas situācijas parāda, kam tad mēs ticam. Ne jau svētdienas rīts, kad mēs pamostamies, sapucējamies, dodamies uz dievkalpojumu, bet tieši ikdiena, tā rutīnas situācija, kur mēs esam, vai tās būtu mājas, vai tas būtu darbs, parāda, kam tad es ticu. Lūkas evaņģēlijas 6.46 mums zinām vārdi. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku? Pavisam vienkārši. Kad, kungs, mēs nedaram? Savā ikdienā, savā saskarsmē ar cilvēkiem, savā darba pienākumos. Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Un mēs zinām, tas ir līdzīgs cilvēkam, kas ceļ uz klints. Kristietība tā nav prāta vingrināšana, tas nav filozofu klubs. Kristus draudz tie ir ļaudis, kas dzīvo īstu dzīvi caur evaņģēliju. Citas dzīves nav, citas dzīvības nav, kā vienīgi caur evaņģēliju. Saukt Jēzu par kungu ir pareizi.
Kaut kas ir iemācīts, kaut kāda doktrīna ir skaidra. Kungs, kungs, Jēzus ir kungs. To mēs saprotam. Tas ir skaidrs. Var iemācīties doktrīnas, var atrast pareizās atbildes uz jautājumiem, taču ar to nepietiek. Ir vajadzīgs kas? Dzīvot. Kristus dod evaņģēliju, lai mēs nevis atbildes zinātu uz jautājumiem, bet lai mēs dzīvotu. Lai dzīvotu, ir jānomirst sev. Ir jāpakļaujas evaņģēlijam, lai dzīvotu. Un tam ļoti labs piemērs ir Jānis Kristītājs. Kā tas ir? 6. pantā mēs lasām: nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis. Kāpēc viņš nāca? Kāpēc Dievs viņu sūtīja? Un tos jautājumus, ko mēs uzdodam citiem, viņus mums vajag uzdot arī pašiem sev. Kāpēc Jānis nāca? Kāpēc es nācu? Jāņa piedzimšana bija brīnums, mēs zinām. Par viņu tika pravietots, viņš tika dots vecākiem lielā vecumā. Un es domāju, ka ne tikai Jāņa piedzimšana bija brīnums, katra cilvēka piedzimšana ir brīnums. Tik daudz iespējas ir nepiedzimt, tik daudz ir iespējas neienākt šai pasaulē. Un tikai tāpēc, ka Dievs ir gribējis, piedzima Jānis. Un tikai tāpēc, ka Dievs ir gribējis, mēs esam ienākuši šai pasaulē. Dievs ļaus mums ienākt šai pasaulē ar kādu mērķi. Lai mēs to kaut kur meklētu, lai mēs neticīgā pasaule saka, katram savs mērķis. Tā nav. Mums nav katram savs mērķis. Mums katram ir savu dzīve, bet mums ir viens mērķis. Mēs neizdomājām šo pasauli. Mēs nenoteicām tās likumus. Mēs nenoteicām šīs pasaules mērķus. Šī nav mūsu pasaule. Tā ir Dieva pasaule. Un viņš to ir radījis, viņš ir noteicis mērķus, un tikai viens mērķis visiem cilvēkiem. Dieva slava. Cita mērķa nav. Tāpēc mēs esam ienākuši šai pasaulē, tāpēc mēs dzīvojam. Mums ir doti talanti, spējas, zināmi apstākļi, zināmi cilvēki apkārt, kāpēc? Lai Dievs tiktu pagodināts. Tas ir tas mērķis, kāpēc mēs dzīvojam. Mēs esam radīti, lai atspoguļotu Dieva slavu. Cita mērķa nav un cita mērķa nebūs. Kā mēs atspoguļojam Dieva slavu? Ir tikai viens veids, kā atspoguļot Dieva slavu. Darīt tā, kā viņš saka. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs esat mani mācekļi, palikt Kristus vārdā, darīt tā, kā viņš saka. Un šodien mēs domāsim par 7. pantu. Pagājušajā reizē domājam par 6., šodien par 7. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par šo gaismu, lai visi caur viņu nāktu pie ticības. Viņš nāca liecības dēļ. Jā, mēs dzīvojam citā laikā. 2000 gadus mūs šķir no Jāņa. Mēs dzīvojam citā vēsturiskā kontekstā, citā kultūrā, citās tradīcijās. Taču uzdevums paliek tas pats. Viņš nāca liecības dēļ. Jānim Kristītājam bija skaidrs uzdevums. Viņam vecāki stāstīja, cik brīnumaina bija viņa piedzimšana. Un viņš domāju, ka no bērnības jau tika audzināts un mācīts, ka viņam būs īpašs uzdevums no Dieva. Katram no mums ir īpašs uzdevums no Dieva. Varbūt vecāki mums to nav stāstījuši. Skolā mums tas nav stāstīts, bet Bībelē skaidri saka, ka katram ticīgam cilvēkam ir īpašs uzdevums no Dieva. Dievs Jānim deva visu vajadzīgo šī uzdevuma izpildēji. Jānis nedzīvoja Latvijā 2000. Viņš dzīvoja 2000 gadus atpakaļ jūdu tautā, tajos politiskajos apstākļos, tajā kultūrā. Un viņam bija uzdevums. Un šis uzdevums bija tāds, kuru viņš varēja izpildīt, kuru Dievs gaidīja, ka viņš to darīs. Un Jānis ar to nodarbojās visu savu dzīvi. Dievs sagatavo mūs tam, kas mums ir jādara. Nav tā, ka mēs tiekam ielikti tukšā vietā, tagad mēģini, kaut ko dari. Nē, Dievs sagatavo vietu, mūs tajā ieliek un dod mums uzdevumu. Līdzīgi kā šajā pasaulē. Dievs radīja šo pasauli, un viņš sagatavoja īpašu vietu, un tikai tad tur ielika cilvēku. Ļoti skaists pants ir 1. Mūzes grāmata 2:8. Un Dievs tas kungs dēstīja dārzu Ēdenē. Austrumos, tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis.
Dievs dēstīja dārzu. Es domāju, ka agronomiem īpaši vajadzētu nākt pie Dieva. Dievs mīl agronomus. Dievs mīl tos, kas kokus stāda, mežoniekus, lauku ļaudis. Dievs dēstīja dārzu. Bet tā doma ir, Dievs sagatavoja vietu. Dievs sagatavoja paradīzi, apstākļus, situāciju, vēsturisko kontekstu, un tad tikai ielika Ādamu tur iekšā. Tieši tāpat arī notika ar Jāni. Dievs sagatavoja apstākļus, un tajos ielika Jāni. Tāpat arī ar mums Dievs sagatavojas apstākļus, notikumus, cilvēkus, un tur mūs ieliek. Tas bija arī ar citiem. Ar Ābrahāmu. Tad, kad Dievs aicināja Ābrahāmu, vajadzēja būt noteiktiem apstākļiem, situācijai, lai Ābrahāms varētu izpildīt savu uzdevumu. Savukārt Jāzeps, kad viņš tika pārdots uz Ēģipti, arī tur tika sagatavoti apstākļi, situācija, politika, kultūra un vispārējais. Tur tika ielikts Jāzeps, un viņam bija jādara tas, kas viņam bija jādara. Ar Dāvidu, kad viņš kļuva ķēniņš, vai tur Dievs nesagatavoja tos apstākļus? Vai visu sagatavoja, lai Dāvids tur tiktu ielikts un lai viņš valdītu? Ar mums ir tieši tāpat. Tas nav nejauši, ka mēs dzīvojam šajos laikos, šajā vietā. Mums ir viss nepieciešamais, lai mēs varētu izpildīt to uzdevumu, ko Dievs ir vēlējies. Vēl vairāk. Dievs ne tikai sagatavo apstākļus, Dievs sagatavo pat labos darbus. Un mums šķietās, ka kādu labu darbu kādam cilvēkam izdarīju, bet izrādās, ka Dievs to jau bija sagatavojis. Vēstule Efeziešiem 2:9. Ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Dievs sagatavojas apstākļus, notikumus un labos darbus, lai mēs tajā dzīvotu un lai mēs nelielītos. Bet kas notiek? Cilvēki veic kādus labus darbus, un tad viņu ordeņi sev sprauž. Esmu gada cilvēks, gada valmierietis, redz, cik ko es izdarīju, gan es esmu malacis. Bet izrādās, Dievs to bija jau nolicis, sakārtojis, vienkārši ej un izdari. Ej un paveic to lietiņu. Ir viens tāds aplams uzskats, ka nākot pie Dieva, tad gan ir labi. Jo Dievs taču visu sagatavojas, apstākļus, vidi, cilvēkus, labos darbus, un es tikai tā eju pa dzīvi un tikai labos darbus daru. Un tad viss ir tik skaisti, tik jauki. Dievs visus sagatavo, bet viņš neieliek mūsu siltumnīcā. Jo savādāk mūsu ticība neaugs. Viņš mūs ieliek ticīgos, es domāju, smagākos apstākļos un situācijās nekā neticīgos. Un viens tāds piemērs 90. gadu sākumā, kad jau bija robežas vaļā, uz Mateja draudzi atbrauca Ričards Vumbrāns, luterāņu mācītājs, kas bija 14 gadus komunistu cietumā sēdēja, 3 gadus no tiem viennieku kamerā. Un tad viņš sacīja tā, ka viņus regulāri nostādīja ierindā, un tad viņiem teica, kas ir ebrejs, soli uz priekšu. Viņš sacīja, es spēru soli uz priekšu. Un tad uzraugi mūs sita. Tad mūs atkal nostādīja ierindā un teica, kas ir kristieši, soli uz priekšu. Un es spēru soli uz priekšu, un tad atkal mūs sita. Un viņš teica, tā es dabūju 2 reizes. Un viņš šķietās, ka arī dzīvē ir kaut kas līdzīgs. Kaut kas, tas nav tā burtiski, bet kaut kas attāli ir līdzīgs, ka kristieši nonāk grūtākās situācijās. Kāpēc? Lai Dievs tiktu pagodināts, jo dziļāka tumsa, jo labāk ir redzama gaisma. Un kristietība vienmēr maksā, vienmēr. Nav kristietības bez upura, nav kristietības, par ko nav jāmaksā, vienmēr ir jāmaksā. Kādu kristietību es gribu? Svētdienas kristietību, kur balts krekls un kaklasaita un viss skaisti un smuki un smaržīgi. Tā ir reliģiozā āršķirīgā kristietība. Kristietība pēc Bībeles. Sviedri un asins un upurs un ciešanas un grūtības. Un tur tikai rodas tā īstā kristietības garša. Atgriežoties pie Jāņa Kristītāja, viņš nāca liecības dēļ. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu nāktu pie ticības. Jāņa uzdevums bija liecināt. Tajos apstākļos, tajā vidē, kur viņš bija. Kāds ir mans uzdevums?
Kas man ir jādara? Atrodi savu uzdevumu. Nav jāatrod mums savus uzdevumus. Dievs jau savā vārdā mums ir pateicis, kas ir mūsu uzdevums. Jānis zināja, viņam ir īpašs uzdevums no Dieva. Katram ticīgajam ir īpašs uzdevums no Dieva. Lūkas evaņģēlijas 24, 44. Lūkas 24, 44 lasām. Pēc tam Jēzus tiem sacīja: šie ir tie vārdi, ko es esmu jums sacījis vēl būdams pie jums, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, un tie sacīja: tā stāv rakstīts, ka Kristum bija jācieš un augšām celties no miroņiem 3. dienā, un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos no grēku piedošana visām tautām, iesākot no Jeruzalemes, un jūs esat liecinieki tam visam. Tad, kad viņu saprašana atdarījās, jūs esat liecinieki tam visam. Kristus sekotāju īpašais uzdevums būt lieciniekiem. Vēl raksturvieta, ko mēs zinām, Apostoļu darbi 1.8. Pirms debesu braukšanas mūsu kungs saka: bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Tas ir līdz pašai pasaules malai. Ticīgi cilvēku uzdevums, šis īpašais uzdevums, kas nav pārējiem, būt lieciniekam. Pārējais viss ir pakārtots. Mums gan šķietās, ka tad, kad man ir kaut kas izdodas, tad es liecinu. Liecināšana šodienas kristiešiem ir līdzīga kā rezerves ritenis, kaut kur mašīnā viņš man ir. Es zinu, kā viņu lietot. Šad tad arī lietoju. Šad tad arī kādam pastāstu par Dievu, par Kristu. Nē, liecināšana nevar būt rezerves ritenis. Liecināšanai ir jābūt galvenajam mūsu uzdevumam. Liecināšanai ir jābūt par to, par ko mēs lūdzam un domājam. Dievs, dod man iespēju. Kungs, dod kādus cilvēkus, kuriem varētu pastāstīt par tevi, šo glābšanas vēsti. Zināmā mērā visi cilvēki ir liecinieki. Visi. Kādi ir liecinieki vēsturiskiem notikumiem, kādi ir liecinieki negadījumiem, kādi ir liecinieki augstām amatpersonu vizītēm. Daži liecinieki ir kādām firmām, bet līdz ko viņš tevi sastop, viņš saka: paņem. Vai ar ko mūsu sirds ir piepildīta, par to mēs arī stāstam. Tā ir tā lieta. Par Jāni viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par šo gaismu. Šeit mēs redzam, kāds ir liecības saturs. Jānis nestāstīja par sevi, cik brīnumaina bija viņa piedzimšana, cik brīnumainu vietu Dievs viņam bija paredzējis. Viņš stāstīja par gaismu. Tas ir liecības saturs. Viņš stāsta par Kristu. Par ko stāsta šodienas kristieši? Tuvāk papētot kristiešu liecības, nākas secināt, ka viņi stāsta paši par sevi. Kā es cīnījos, kā es ticēju, kā es kalpoju, kā es ziedoju, kā es ceļoju. Un Dievs tiek pieminēts, tā starp citu, taču jāpiemina kaut kur ir Dievs manos ceļojumos, manās cīņās, manos pārbaudījumos. Šodienas kristieši ir arī gatavi runāt par programmām. Viņi stāsta par programmām, par koncertiem, par humāno palīdzību. Ar ko sirds ir piepildīta, ar to stāstam. Ja sirds ir pilna ar Kristu, viņi stāstīs par Kristu. Ja sirds ir pilna ar humāno programmu, kaut kādu humāno palīdzību, man nav nekas pret humāno palīdzību. Viņai ir jābūt, bet nevar būt, ka sirds ir piepildīta ar drēbēm, ar mantām. Ir jābūt sirdī piepildīta ar Kristu. Lūkas evaņģēlijas 6.45. Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu, jo no sirds pilnības muti runā. Un šeit ir vērts pajautāt mums katram pašam sev, varbūt šodien pie pusdienu galda vai lasot Bībeli, ejot gulēt, ar ko es piepildīju šodien savu sirdi. Kas ir tās domas, par ko es domāju? Kuras domas es ielaidu savā sirdī un kuras ir tās idejas, domas, kuras es vēlos, lai viņas realizētos un īstenotos?
Ar ko esam nodarbināts? Ar valdību, ar kādiem ministru lēmumiem, ar priekšniecību. Viņi nāks un ies, kā Dievs gribēs. Tur mums nav nekāda teikšana. Mums nav jāsatraucas, kas notiek starp krieviem un amerikāņiem. Dievs gribēs un viss nokārtosies. Kādu prezidentu Dievs gribēs, tādu viņš arī ieliks. Mans uzdevums, mana sirdi piepildīt. Un Salamans saka, pār visam, ko sargi savu sirdi, vai ne? Vai sargu savu sirdi? No nevajadzīgām ziņām mēs esam paudze, kur ir pārpludināta ar ziņām, ar informāciju. Sargi savu sirdi un piepildi viņu ar pareizo saturu. Jānis liecināja par gaismu, par Kristu. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, 29. pants. 2. dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir, par ko esmu sacījis, pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējas, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Nevis es un atkal es, bet Jēzus, lūk, Jēzus, viņš nāk, viņš ir pirmais, viņš ir lielāks, Kristus ir gaisma. Gaisma ir jāpazīst. Nevar liecināt par to, ko es nepazīstu. Šodienas sabiedrība kristietību vairāk uztver kā filozofiju. Tev ir tāda dzīves filozofija, man ir tāda. Vairāk kristietība uztver kā kaut kādu vēsturisku parādību vai notikumu, kas bijis kādreiz vēsturē. Vai arī, ka par kristietību tā ir kaut kāda ideja, kas virmo dažu cilvēku galvās. Kristietība nav pagātne, kristietība nav filozofija, kristietība nav kaut kāda ideja, kas ir gaisā. Kristietība ir vērsta uz personību, un šī persona ir Jēzus Kristus. Joprojām 1. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, 33. un 34. pants. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Un es redzēju un liecinu, ka viņš ir Dieva dēls. Gaisma ir jāpazīst, tāpēc mēs daudz lasām rakstus, tāpēc mēs daudz lasām Bībeli. Jāpazīst un jāpiepilda savas sirds. Kā es varu liecināt par to, kas manu sirdi nepiepilda? Kā es varu liecināt par to, kas tikai kaut kur ir kā ideja virmo gaisā, kas ir kā filozofija? Nē, Jānis rāda un saka, personība, Jēzus Kristus, par viņu es liecinu, viņš ir jāpazīst. Jānis stāsta par to, ka ne tikai Kristus ir jāpazīst, Kristum ir jāpakļaujas. Un bija kāds notikums pie Jordānas, par kuru ir rakstīts Mateja evaņģēlijā, Mateja evaņģēlijas 3. nodaļa, no 13. līdz 15. pantam lasām. Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja, man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Jēzus ir jābūt otrādam, tu esi lielāks nekā es esmu, tev mani ir jākrista. Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja, tam tā jānotiek, jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību, tad viņš to atļāva. Jānis pakļāvās šai gaismai, šai personībai, šai patiesībai. Bez pakļaušanās Kristum nav kristietības, nav liecināšanas. Jāņa liecībā ir konkrēts saturs, konkrēts. Šad tad var redzēt kristiešus, dažkārt īpaši mācītājus vai tie, kas māca draudzē, un tad viņi runā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pantu, no vienas tēmas pāriet uz otru, daudz runā. Varbūt ļoti saistoši, interesanti runā, bet par visu kaut ko. Jānim tikai viens fokus – Jēzus Kristus. Varbūt arī dažkārt mēs ar cilvēkiem tā runājam par daudzām lietām, par garīgām lietām, par Bībeli, par baznīcu, par draudzi, par dziesmām, un aizmirstam pašu galveno – Jēzus Kristu. Nē, Jēzus Kristus ir galvenais. Pēc tam visas pārējās lietas ir pakārtotas. Kristus sacīja, jūs esat mani liecinieki. Mūsu uzdevums šajā pasaulē būt Kristus lieciniekiem. Kam? Kam liecināt? Lai mācītājs tad mums te liecina svētdienas rītos. Mēs sastopamies ar daudz dažādiem cilvēkiem.
Ir vieni, kas ir tā atvērti kristietībai, ir vieni, kas neitrāli, un ir vieni, kas ir kādi naidīgi. Kam liecināt un kam stāstīt par Kristu? Šī sabiedrība vēl vairāk ir izkopusi rakstītus un nerakstītus likumus. Proti, ka ir tēmas, par ko nevajag runāt. Nevajag runāt par ko? Par naudu, par politiku, par veselību un par reliģiju. Tās ir kā tabū tēmas, par kurām nevajag tā runāt. Jāatzīst, ka tas nav nekas jauns. Jau 2000 gadus atpakaļ bija cilvēki, kas ir nevēlējās, ka par Jēzu runā. Viņi teica, mutes ciet un nevienu vārdu par Jēzu. Jūs varat runāt par visu kaut ko citu. Jūs varat runāt par politiku, par veselību, par naudu, bet ne par Jēzu. Un tā apostoļu darbos mēs lasām šos notikumus. Apostoļu darbu 5. nodaļa, 28. pants. Mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt Jēzus vārdā. Un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzalemi un gribat, lai šī cilvēka asins nāk par mums. To sacīja tiesas Sinedrijas tiesneši. Mēs jums stingri pavēlējām. Varat runāt par visu kaut ko citu, bet par Jēzu ne. Šodien šie cilvēki, kas toreiz aizliedza runāt par Jēzu, viņi būtu priecīgi. Jo šodien sabiedrība ir panākusi to, ka par Jēzu netiek runāts. Jā, kaut kāds viens kristīgais radio, tad klusītiņām tur kaut kur skan. Bet sabiedrībā netiek runāts par Jēzu. Šodien populāri runāt par budismu, runāt par čakrām, runāt par jogu, visu kaut ko tādu. Par to cilvēki labprāt, bet par Jēzu nē. 29. pants, bet Pēters un apostoļi atbildēja, Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Ko Pēters pasaka? Jūs arī to zinat, ka Dievam ir jāklausa, bet jūs pretojaties Dievam un liekat citiem neklausīt Dievam. Tā ir nepaklausība Dievam, nestāstīt par Jēzu. Paklausība stāstīt par Jēzu. Sabiedrība var izstrādāt dažādus likumus, rakstītus un nerakstītus, bet Dievs ir pavēlējis ejiet un stāstiet. Jūs esat mani liecinieki. Kam liecināja Jānis Kristītājs? Pagājušajā reizē mēs redzējām, ka Jāņa kalpošana bija tuksnesī. Kas tuksnesī tur vispār dzīvo un staigā? Retais varbūt iebrauc ar savu kamieli vai zirgu. Kam Jānis tuksnesī varēja runāt? Bet negluži, ka tur nebija cilvēki. Cilvēki nāca. Un kam Jānis stāstīja? Dažas raksturvietas. Mateja 3.5. Tad pie viņa izgāja Jeruzaleme un visa Jūdeja un visa Jordānas apgabals, un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Mums netiek nosauktas cilvēku grupas, bet redzam, Jeruzaleme, tā bija galvaspilsēta. Cilvēki, kas dzīvoja Jeruzalemē, droši vien bija kaut kur līdzīgi mūsdienu rīdziniekiem. Ļoti svarīgi, ļoti nozīmīgi. Mēs te no Rīgas esam atbraukuši, mēs te Rīgā dzīvojam, mēs te Rīgā mācījāmies Rīga. Tā arī jūdi, atcerieties, Pāvils liecināja, es Jeruzalemē mācījos, pie Gamaliela kājām, nevis kaut kur. Pie viņa izgāja cilvēki no galvaspilsētas, no visas apkārtnes, no lielākā apgabala. Es domāju, ka tie bija visdažādākie cilvēki. Tālāk 7. pantā, un redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja, jūs oģu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības. Farizeji un saduķeji, šodien mums ir izveidojies priekšstats, ka tās ir kādi reliģiski novirzieni, tā tas ir, bet tajā laikā tās bija politiskās partijas. Tātad politiķiem viņš sludināja, politiķiem viņš liecināja par Jēzu Kristu. Un pagājuši 2000 gadu izskatās, ka nekas nav mainījies. Ja mēs vārdu farizeju un saduķeju nomainām pret vārdu politiķiem, tad kaut kā laiks ir stājis uz vietas. Un tad, kad mēs ieraugam kādu politiķu, lielu ranga vīru, tad mēs domājam, vau, ar ko man darīšana ir ar kādu cilvēku. Vai Jānis tur sāka trīcēt, ieraugot kādus politiķus no galvaspilsētas? Kā viņš viņus uzrunā? Deputāta kungs. Viena odze atnāca.
Viņš to acīs pasaka, viena kobra. Es domāju, kā tie cilvēki tur jutās? Viņš nāk un cer, ka kaut kādu stiprinājumu vārdu iegūt. Viņam pasaka tāds vārds, iespējams, es pie viņa neiešu. Ja šitā te viņš runā. Tātad viņš runā politiķiem. Mateja 21:32. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļa, un jūs viņam neticējāt, bet muitnieki un netikls viņam ticēja. Muitnieki un netikls, ne tikai ievērojami cilvēki no Jeruzalemes, politiķi, svarīgas personas, vienkāršie cilvēki, bet arī nicinātie un izstumtie. Arī viņiem viņš sludināja to pašu, ko politiķiem, bet viņiem bija cita reakcija. Viņi pieņēma evaņģēliju. Arī pašam valdniekam Jānis sludināja. Mateja 14:3. Jo Herods bija Jānu saņēmis. Viņš viņu sasējis un ielicis cietumā Herodijas savu brāli Filipa sievas dēļ. Jo Jānis sacīja viņam, kam viņam? Herodam, tas tev nepieklājas, ka viņi ir pie tevis. Jānis sludināja pilnīgi visiem. No vergiem, prostitūtēm, muitniekiem līdz valdniekam. Pilnīgi visiem. Vienu un to pašu vēsti. Jānis nešķiro cilvēkus, ne pēc ienākumiem, ne ieņemamā amata, ne izglītības. Viena vēsts. Viņš nešķiro pēc reliģiskās pārliecības. Tas budists pie manis atnāca, viņam jau ir savu pārliecību, es jau tur neko neteikšu. Tas ar jogu nodarbojās, tad es ar neko neteikšu. Nē, Jānis visiem stāsta, jums visiem jānāk ir pie gaismas. Jānis nebaidījās. Arī mums nav jābaidās no cilvēkiem. Bieži vien mēs baidamies no cilvēkiem. Ko par mani padomās, kā ar mani veidos attiecības? Tad, kad Jānis teica tiem politiķiem, jūsu oģu dzimums, viņš satraucās par to, kā ar viņu attiecības veidos, atsūtīs ieņēmumu dienestu un tagad man te kratīs pie Jardānas upes. Lai krata, lai ņem to, ko viņi te atrod un nes. Kristus sacīja, ja tevi atņem mēteli, atdod arī savu kreklu. Atdod ieņēmumu dienestam, ja viņš tā grib. Bet Jānis nebaidījās no tā, ko cilvēki par viņu domās, ko politiķi tagad funktierēs, kā ar viņu rīkoties. Visiem viņš sludināja vienu vēstu. Mums nav jābaidās no cilvēkiem, un mums nav jāšķiro. Tam man jāsaka, un tam man nav jāsaka. Visiem. Mums jādomā, kā nevis cilvēkiem izpatikt, bet kā Dievam patikt. Esmu novērojis, ka dedzīgi savā liecināšanā ir tie, kas nesen nāk pie Kristus. Viņi evaņģēlijas saņēmuši, viņi uz tādas sajūsmas viņi dzīvo, un tad viņi to sajūsmu mēģina visiem izstāstīt, vajag vai nevajag, visiem pēc kārtas. Un tas ir interesanti to skatīties un redzēt, un es arī sevi atceros, kā tas bija, ka visur, autobusā un taksometrā. Man vēl baksīja, klusāk. Ko tad tā? Kad viņš man teica, klusāk, es vēl vairāk par to autobusu sāku runāt. Iespējams, ka viņš slikti jutās tajā brīdī, bet es biju ļoti piepildīts ar to visu, un es gribēju, lai visa autobusu, ne tikai mans blakus sēdētais dzird. Taksometrā braucam, un es runāju viņam par Kristu. Gadi iet, un kaut kā mūsu liecināšana paliek aizvien tāda pati. Un tad es sāku domāt, kam liecināt šitam? Varbūt tam nav piemēroti apstākļi. Un es sev vienmēr atrodu, kā autobusā liecināt. Autobusā būtu pieklājīgi, inteliģenti, nerunāt, netraucēt pārējiem. Tas būtu inteliģenti. Nevis tur piebļaut visu autobusu. Kā tas bija? Kad es rīkojos nepareizi? Tad vai tagad? Tagad. Kad es sāku šķirot apstākļus, cilvēkus. Un atklāsmes grāmatā ir ļoti iedrošinoši vārdi. Atklāsmes grāmata 2.2. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, ka tu esi grūtums nesis mana vārda dēļ, un neesi piekusis. Labi vārdi, varētu likt punktu un nelasīt tālāk. Cik jauki vārdi, tā kā balzāms. Bet, un tas 4. pants ir tas būtiskākais. To vajadzētu pasvītrot, to vajadzētu iemācīties, to paņemt savā sirdī. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību.
Tu esi tik daudz darījis, cietis, pūlējies, gaidījis, pārbaudījis, neesi pacietis ļaunus cilvēkus, bet tu esi atstājis pirmo mīlestību. Tad, pārdomā, no kā esi atkritis. Atgriezies un dari pirmos darbus. Pārdomā un atgriezies. Pārdomā un atgriezies un dari pirmos darbus, bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Dari pirmos darbus. Un es saprotu, ka manā sirdī man jāiededzina tā pirmā mīlestība, kas bija uz Kristu, ka es nešķiroju cilvēkus, vietu un apstākļus un runāju par savu kungu visiem cilvēkiem, kas man patrāpījās. Man ir vajadzīgi no jauna nodoties. Šie vārdi ir teikti nevis tikai Efes draudzei, kas tur bija, bet šie vārdi ir teikti katram ticīgajam, katram. Mums par to ir jālūdz. Mums pēc tā jātiecās. Mums jāstāsta cilvēkiem par mūsu glābēju, par mūsu cerību, par mūsu mierinājumu, par mūsu iepriecinājumu. Šodienas teksts ļoti skaidri parāda, kas jādara, kāds ir saturs, kāda ir auditorija, kāds ir mērķis. 7. pantā mēs lasām, viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par šo gaismu, lai visi caur viņu nāktu pie ticības. Liecības mērķis, lai cilvēki nevis vairāk zinātu, nevis lai viņiem būtu īpašs piedzīvojums, bet lai viņi nāktu pie ticības. Bez ticības, kā mēs zinām, Dievam nevar patikt. Bez ticības nevar tuvoties Dievam. Šī skaistā raksturvieta no vēstules Ebrejiem 11.6. Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ja es ticu, ka Dievs ir, man šī ticība jānodod tālāk. Kāpēc es stāstu? Lai atkal par sevi pastāstītu, lai palielītos? Nē, man ir jāstāsta par Kristu. Jo stāstot dažādus stāstus, notikumus, viņi ir interesanti, bet viņi neko nedod. Dod tikai Kristus ticību uz Jēzu Kristu. Un problēma ebrejiem bija kāda, ja mēs domājam par Jāņa laiku. Viņiem bija problēma tāda, ka viņiem bija cits priekšstats, kā viņi nonāks debesu valstībā. Tur nav vajadzīga ticība, viņi domāja toreiz. Pietiek, ka mēs esam Ābrahama pēcteči. Līdz ar to mums ir garantēta debesu valstība. Es uzrādu dokumentu, esmu piedzimis kā Ābrahama pēctecis, un es eju debesu valstībā. Dievs saka, laipni lūgti. Bet Jānis Kristītājs saka, ka tas tā nav. Mateja evaņģēlijs 3.9. Un neiedomājieties sacīt, mums ir Ābrahams par tēvu. Neiedomājieties atsaukties uz viņu. Es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahama bērnus, bet cirvis kokiem jau pie saknes pieliks, un ik viens koks, kas nenes labas augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Jūsu dzīvesveids parāda, kam jūs esat pēcteči. Ābrahāms bija ticības tēvs. Vai jūs esat viņa ticības bērni, vai jūs nesat šo pašu dārgo ticību? Ebreji domāja, ka pietiek ar reliģiskām aktivitātēm. Ja esmu reliģiski aktīvs, tad tas jau ir rādītājs, ka es būšu debesu valstībā. Tas tā nav. Lūkas 18.10. Bet 2 cilvēki aizgāja uz templi Dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Aizgāja uz dievkalpojumu, lieliski, bet ir turpinājums. Farizējs nostājās un lūdz pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Mēs zinām tālāko, kas tur notika. Viens aizgāja taisnots un otrs nē. Viens dzīvoja ar ticību un otrs nē. Viens nāca ar saviem darbiem un otrs ar savu nabadzību un satriekto sirdi. Ticība vajadzīga. Ebreji domāja, ka kas varētu būt rādītājs, lai nokļūtu debesu valstībā? Un viņi domāja, ka šīs zemes svētības. Ja esmu pietiekami svētīts, ja esmu pietiekami bagāts, tas ir norādījums, ka Dievam ir labs prāts uz mani. Un tā kā man ir pietiekoši, esmu svētīts, man pietiekoši daudz naudas, īpašumu, tad tas ir garants, ka es būšu debesu valstībā. Marka evaņģēlijā 10.23. Un Jēzus skatījās apkārt un saka saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies debesu valstībā. Un viņam mācekļi iztrūcinājās par viņu vārdiem. Jeb šo viņam mācekļi izbijās par viņu vārdiem. Ja es saku, bagātiem grūti ieiet debesu valstībā, mācekļi nobīstās.
Vai Jēzus mācekļi bija tie bagātie, kas sekoja Jēzum? Vai tie bija tie miljonāri tā laika? Nē, viņi bija vienkāršie darba rūķi, zvejnieki. Un no dažādām citām jomām viņi bija. Tie bija vienkārši cilvēki, bet viņi izbīstas. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus pasaka kaut ko tādu, kas nesaskan ar viņu teoloģiju. Viņi domāja, ja viņš ir svētīts, Dievam ir labs prāts uz viņu jau šeit uz zemes, līdz ar to viņš būs debesīs. Kristus turpina. Jēzus atkal griežas pie tiem un saka vēlreiz, bērni, cik grūti ir ieiet debesu valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas aci, nekā bagātiem ieiet debesu valstībā. Kamielim nav iespējams iziet cauri adatas aci. Nav iespējams ar šīs zemes bagātībām ieiet debesu valstībā. Neiespējami. Bet tie vēl vairāk, ko izdarīja? Pārbijās vēl vairāk. Un sacīja, kas tad var tapt glābts? Nevar izglābties ar mantu, nevar izglābties ar reliģiskām aktivitātēm, nevar izglābties tāpēc, ka esmu piedzimis kristīgā ģimenē. Ir vajadzīga ticība. Jānis liecināja, lai jūs ticētu. Un visus šos maldus klīdina evaņģēlijs. Mūsu laiku cilvēki domā, daudz cilvēku domā, ka viņiem ir ticība. Reti, kurš pasaka, ka viņš ir ateists. Reti, kurš pasaka, es nekam. Kaut kam jau viņš sirdī tic. Daži saka, es jau neko sliktu par Dievu nedomāju. Es jau neko sliktu par Dievu nesaku. Jā, man ir Bībele, es tur bērnībā kristīts vai kaut kā. Šie cilvēki tikai parāda ko? Ka viņiem nav glābjošās ticības. Mēs zinām, ir 3 ticības. Ir dabiskā ticība, vispārējā ticība un glābjošā. Tikai caur evaņģēlija vēsti nāk glābjošā ticība. Bez evaņģēlija nav glābjošās ticības. 1. Pētera 1,23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jānis Kristītājs nāca, lai liecinātu par Jēzu Kristu. Tas bija viņa dzīves uzdevums. Viņa auditorija bija visi cilvēki pēc kārtas. Liecināšanas mērķis ir glābjošā ticība. Lai Dievs arī mums palīdz būt par tādiem ļaudīm, par tādu draudzi, kas ir Kristus liecinieku draudze. Āmen.